Garkalnē izveidota un atklāta Jāņa Jaunsudrabiņa dabas taka, pa kur ejot var lasīt rakstnieka dažādus domu graudus, iepazīties ar savvaļas augu daudzveidību un izziņas materiāliem. Latviešu rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs un gleznotājs pēdējos dzīves gadus dzimtenē pavadīja Garkalnē. 1944. gadā rakstnieks devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur pavadīja savu mūža nogali. Apkārtne gan mums ir stipri mainījusies. Toreiz te bija tikai mežs, taciņa veda uz Krievupu un tuvējiem ezeriem, kur tika makšķerēts gan vasarā, gan ziemā. Tagad te ir 1974. gadā uzbūvētais apvedceļš, pie kura mēs esam. Ja? Ir uzcelts atpūtas komplekss Niki. Meža teritorija, kā jau vienmēr, pieder Rīgas mežiem, bet tomēr kopīgi sadarbojoties, mēs esam uz šo dienu sagatavojuši jums apskatei Jāņa Jaunsudrabiņa izziņu taku, kas, protams, arvien tiks papildināti un papildināti. Ja? Tagad viņi ir tā tūmā, un arī ceļš ir apmēram tāds, kā varētu būt Jaunsudrabiņš kādreiz staigājis. Viss ir ļoti dabīgi. Jānis Jaunsudrabiņš bija skaislīgs makšķernieks. Garkalnieši viņu bieži redzējuši ejot ar makšķeri uz vietējo Peldezeru. Tēlojumā ar makšķeri Jānis Jaunsudrabiņš rakstīja: "Es esmu bijis caurām dienām uz ūdens un ūdens malā, zaļas dabas vidū. Es esmu staigājis kā norēbis no vienas vietas uz otru un vērojis dzīvību ūdenī un gaisā, kā tā kūsāju tūkstošos skaistos veidos." Mūsu novadā faktiski šī pirmā tāda veida taka vai izziņa vai dabas taka. Ja? Paralēli tam ir vēl viena jau to, kas būs tīrā dabas taka. Ja? Bet šeit ir tas dubulta efekts, ja, jo Jānis Jaunsudrabiņš Latvijas vēsturē ļoti svarīgs. Ja mēs tagad skatāmies, šodien ir Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas diena, nākošais gadu ir Latvijas 100 gadi, ja, un Jānis Jaunsudrabiņš un Latvija tas ir tā kā sinonīms. Ja. Un, lai mēs šo te Jāņa Jaunsudrabiņa idejas nes tālāk un nodot nākamajām paudzēm, tas ir ļoti labi, ka ir kaut kas tāds dinamisks un atraktīvs, kas piesaista arī jauniešus, jaunus skolniekus, ja, kad viņiem ir ekskursija laika un tā tālāk, ja, ka viņiem nav tikai kaut kas statisks, ja, kā piemēram šis piemiņas akmens, kas ir ceļam otrā pusē, ja, bet kaut kas tāds, kur viņš arī izbaudot skolnieku dabu, bērni jaunā paudze var iet, kaut ko vēl izklaidēties, galā nopeldēties un pie reizes dziļāk saprast Jāņa Jaunsudrabiņu. Jāņa Jaunsudrabiņa taka ved pāri Krievupītei, cauri Priežu mežam līdz Dūņazeram un tālāk līdz Peldezeram, kurš ir iemīļota atpūtas vieta garkalniešiem. Ceļā lasāmi citāti no Jāņa Jaunsudrabiņa darbiem. Ir interesanti tā, paskatīties un arī palasīt, kad var izlasīt visādus tekstus un tā. Un ko šobrīd esat jau uzzinājuši? Īsti mēs tā kā negājam ar grupu, tāpēc arī mēs nezinām. Bet tā ir labi. Pastaigājot par to taku, jau var saprast to, ka tā daba bija tā, kas viņu iedvesmoja. Tā vismaz pati dabūja to sajūtu, ka tu esi tajā vietā. Un redzot tos kokus un tos augus un to ūdeni, tos ezerus. Jāņa Jaunsudrabiņa dabas taka Garkalnē izveidota par godu latviešu dižgara 140. jubilejai un Latvijas 100 gadei. Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.